Vai jums rudenī patīk izbaudīt ķermeņa masāžas, vai jūs apmeklējat masāžas salonus tieši rudenī? Nav sanācis pagaidām, bet varbūt tās. Zemūdens masāžu. Es apmeklēju masāžu salonu specifiski. Tas būtībā, ja kaut kādas problēmas tieši ar muskuļiem, kaut kas tam līdzīgs, tikai tādos gadījumos. Spā salona var. Šādi tad. Zinat, es to daru visu cauru gadu. Es cenšos darīt visu cauru gadu, jo rudens nav akciju laiks. Ir jābūt skaistai gan vasarā, gan ziemā, gan pavasarī. Neapmeklēju. Masāža tā ir tā lieta, ko cilvēks var īstenot pareizi vingrojot. Tas ļauj palīdzināt sevi, sajust, ka esmu vairāk atklāta, dzīve un tad tālāk atslabināties. Kaut kā iekļaut dzīve daļiņu no vasaras. Es vairāk apmeklēju spā. Tie ir dažādi ūdens procedūras un tādas masāžas vairāk, ja tās ir tad klasiskā masāža tikai. Atslābināšanās, atpūtu, nomierina. Vai kaut ko tādu pozitīvu, un ja cilvēki apkārt ļoti daudz staigā ārprāts, ir jau tūlītās ziema un tā, ritīgi drūmi staigā, vismaz varbūt tas kaut kā paceļ to garīgo, un es domāju, ka vienkārši pozitīvi cilvēku uzlādē.